ļoti sens un daudz dažādu koku sugām bagāts. Runā, ka tā stādīšanas pirmsākumi meklējami jau 19. gadsimta sākumā, kad Johanns Friedrichs Vilhelms von Hans esot iestādījis pirmo koku. Šobrīd esam nonākuši pie parka lepnuma, barona von Hāna stādītās laptegles. Pēdējo gadu laikā parks ļoti skaisti iekārtots, un to iemīļojuši ne tikai cilvēki, bet arī šīs pasaules mazākie iedzīvotāji. Kā tu, Rūta, domā, cik parka teritorijā atrodas ligzdu stāpju? Mēs saskaitījām 22. 22. Es domāju, ka ir 29. Un lūk, šī ir viena no vecākajām ligzdās atrodas parkā. Parka čaklākie apsaimniekotāji šogad izveidojuši arī garšaugdobīti, kur iespēja nogaršot un apskatīt daudz dažādus augus. Un nenoliedzami, ka arī māte daba parūpējusies par to, lai gada siltākajos mēnešos parku rotātu skaistākie ziedi. Te sastopams pat Latvijas aizsargājamais augs meža tulpes. Šobrīd esam nonākuši pie parka lielākā lepnuma. Pie dižliepas, kuru, lai apķertu, saka, ka nepieciešami veseli 7 cilvēki. Un saglabājušies ir arī vēsturiskie pieminekļi. Šeit iespējams apskatīt muižkunga kapus. Varbūt ne tik atpazīstams, ne tik zināms, taču Ānes Mēmeles parks ir pasakaina vieta, kurā darīt un redzēt daudz.